rakstnieks, politiķis, pretrunīga persona. Kas tad īsti bija Vilis Lācis? Vilis Lācis dzimis 1904. gadā ostas strādnieka ģimenē. Pirms Rīgas okupācijas Pirmā pasaules kara laikā ģimene bēga uz Sibīriju. Sibīrijā Vilis Lācis pabeidza Barnaulas skolotāju semināru. Tur arī tāpa viņa pirmais darbs – Sibīrijas cīņa. 1921. gadā Lāču ģimene atgriezās Latvijā. 20. gados Vilis Lācis piepelnījās kā ostas krāvējs, kuģa kurinātājs un zvejnieks. Vēlāk, 1933. gadā izdod romānu Zvejnieka dēls. Tas kļūst par bestselleru. Pēc Padomju Savienības ienākšanas Latvijā 1940. gadā Lācis kļūst par premjerministru Latvijas PSRS valdībā. Sarkanās armijas atrašanās Latvijas teritorijā, priecīgā sagaidīšana, kādu mūsu iedzīvotāji izrādīja sarkanajai armijai, ir spilgts pierādījums un ķīla mūsu stabilajām attiecībām ar Padomju Socialistisko Republiku Savienību, mūsu tautu brālīgajai draudzībai. Daudzus gadus Latviju tauta cieta no veco valdītāju apspiestības, beztiesības un bezlikumības. Tagad mūsu tauta ir brīva, plutokrātijas režīms ir sabrucis. Viņa paraksts ir zem daudzām Latvijas sabiedrisko un politisko darbinieku apcietināšanas un deportācijas pavēlēm. 1968. gada 6. februārī Vilis Lācis mirst un tiek apglabāts Meža kapos. 8 gadus vēlāk tiek uzstādīts piemineklis Vilim Lācim. Tas izraisīs diskusijas, vai viņš to ir pelnījis. Vēl joprojām aktīvi tiek lemts par Viļa Lāča pieminekļa likteni. To pārvietos uz kādu citu vietu, vai īstenībā taisās demontēt. Kāds ir šī pieminekļa liktenis?